Nu, tā tad visiem labu vakaru. Skatieties vienu komentāru. Atradu krievu valodā un gribu viņu pārtulkot uz latviešu valodu un mazliet padalīties, pateikt, kas te ir nepareizi. Nu, te ir sieviete Tatjana, kas raksta tādu lietu. Dažus vārdus viņa grib pateikt par reliģijām. Un viņa saka, ka viņai paziņa, laikam sieviete ir musulmane, un viņa ir pareizticīgā, viņa raksta, un ka viņas nekad necenšas savu reliģiju tā kā pretstatīt otras savas, tur draudzenes vai šīs paziņas reliģijai. Un tieši otrādi ir, ka viņa saka, ka viņa apsveic viņas tur viena otru ar savas reliģijas tur svētkiem. Un vislielākais absurds sākās šai pēdējā teikumā. Viņa saka, vajag saprast, ka galvenais esot pats cilvēks, kāds tas ir, kādu reliģiju tas cilvēks pārstāv. Tas ir tā cilvēka personīgā lieta. Nu, es jums gribu pateikt vienu lietu, redziet. Musulmaņi nepieņem Jēzu kā dievu, kā dieva dēlu. Musulmaņi nepieņem Jēzu tādā veidā. Un tāpēc viņi iet uz elli. Dieva vārds skaidri un gaiši pasaka. Un arī pareizticīgie iet uz elli, tāpēc, ka viņi ir elku pielūdzēji. Viņiem ir šīs ikonas, visādas svēto ikonas, un sauciet, kādas gribiet. Un Dieva vārds saka, elku pielūdzēji, šie elku kalpi, vai sauciet, kā gribiet, netiek debesīs, ja? Un vienkārši, kā var viena sieviete uzrakstīt, es atkal teiktu, mācība no elles, no sātana, no ļaunā. Ja? Un kas šīs lietas nesaprastu, tas to izlasītu, un viņam liktos, ka viss ir ok. Ja? Iedomājieties, tā kā šeit viss ir. Tādu komentāriņu atradu un gribēju pastāstīt, ka abas šīs sievietes iet uz elli, kamēr viņas nav atnākušas pie Jēzus, un kā Bībele saka, piedzimušas no augšienes. Un ja viņas piedzimst no augšienes, viņas pieņem Dieva vārdu, tā kā Dievs saka, tā viņas izmaina savas domas, savu domāšanu uz Dieva domām. Lūk, un cik daudz ir šādi cilvēki, kas šādi dzīvo, ja? Aklais aklajam ceļu rāda, un abi, kā saka, iekrīt bedrē. Tā kā tāds ļoti spēcīgs komentārs, ko es atradu un gribēju pateikt, kad abas dāmas, kamēr nepieņems Kristu kā glābēju, kā Jēzu, kā Dievu, neatzīs Jēzu kā Dievu, nevis kā pravieti, bet kā Dievu, kā Dieva dēlu, un nepārstās lietot šīs pareizticīgo ikonas. Tā dāma iet uz elli dēļ šīm ikonām, dēļ elku pielūgšanas. Un musulmaņi iet uz elli dēļ tā, ka viņi nepieņem Jēzu kā Dievu.